Vai pēc Covid afēras vēl kāds tic arotbiedrībām? Labdien, mūsu biedri! Gribu sniegt vienu tādu precīzu skaidrojumu, lai jūs saprastu arotbiedrības misiju šajā jautājumā. Arotbiedrība pārstāv darbiniekus darba tiesībās. Un mūsu mērķis visā šajā trakajā Covid periodā bija sekot līdzi, vai darba devējs neizmanto jaunpieņemtos normatīvus sautīgos nolūkos, kā arī mums bija tieši viena tiesvedība par darbinieku, kuru mēs aizstāvējām un mēs arī uzvarējām, jo darba devējs izmantoja Covid laikā normatīvu, kas nosaka, ka viņš var samazināt par 70% darbiniekam darba apjomu, bet darbinieks tam nepiekrita, un darba devējiem bija jāizmaksā kompensācija atbilstoši darba likuma 112. pantam. Protams, ka darba devējs to negribēja darīt, jo tas bija diezgan ilgi strādājošs darbinieks pie viņa. Un darba devējs darīja visu, lai izvairītos un neizmaksātu šo te pēc 112. panta. Viņam pienācās 4 mēnešu vidēja alga, kas bija jāizmaksā. Nu, lūk, tad es gribu teikt, ka mēs sekojām, mēs palīdzējām mūsu biedram, mēs tiesājāmies, un mūsu biedrs uzvarēja un saņēma visas nepieciešamās izmaksas.